Delegation of Lithuania. Welcome to delegation of Malta. For the organization of this 21st Sveiciens visai bowlinga saimei Latvijā. Mans vārds ir Pēters Sindiņš, es domāju, visi jau ar šo ir iepazinušies. Es esmu arī Latvijas bowlinga federācijas šībrīdējais prezidents un jau vairākkārtējs izlases spēlētājs, vairākkārtējs Latvijas čempions. Es domāju, ka Latvijas publika man pazīst. Ivars Vinters, Latvijas izlases dalībnieks. Jau arī būšu Eiropas vīriešu čempionātā startējis, ne tikai senioros un pasaulē. Mikls Koļenko, es pārstāvu šogad Latvijas izlasi. Esmu apbraukuši uz Franciju, Viktoršeimu, es esmu 20 gadus vecs. Mans vārds ir Elvijs, un es šeit atbraucu, lai parādītu to, ka ar spēru game var uzvarēt arī kādu čempionātu. Tavas emocijas pirmo reizi ieraugot eļas programmu? Likās uzreiz tāds, kāpēc šāda eļas programma, bet es tur vairs neko mainīt nevaru. Kāda ir, tāda ir, un uz tādas ir jāspēlē. Kāda bija tava reakcija ieraugot eļas programmu? Gluži sakot, es sākumā skatījos viņu no attālumu, man sametās baili, jo viņi izstījās ļoti biedējoši, grūti un pēc manīm nespēlējami. Bet tad, kad es saņēmu komentārus no saviem komandas biedriem un pats pamēģināju spēlēt, es saprotu to, ka ir iespēja spēlēt un var spēlēt. Protams, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad mēs spēlējām Somijā Eiropas vīriešu čempionātu, tur bija daudz patīkamāk, daudz, teikšu tā, priekš manīm mierīgāk un vieglāk, bet jāspēlē ir, tāpēc es uzskatu, ka būs labi. Par eļas programmu, tā kā mēs treniņos jau bijām arī izvēlējušies divas pietiekami interesantas programmas, tad nekāda liela pārsteiguma nebija. Man pat tā iekšējā sajūta, ka ir nedaudz vieglāk nekā mums bija treniņa eļļa, bet šeit ir, protams, citi apstākļi, jo šeit ir daudz komandas, dažādi spēlētāji, dažādas relīzes, dažādas bumbas un, būs noteikti spēles, kurās būs vieglāk pielāgoties, un būs spēles, kur būs grūtāk. Eļas programma tika uzlikta diezgan pagrūta, varētu teikt, ka viņa ir flats, bet tāpat laikā, ņemot vērā to, kāda ir topogrāfija, tas bija gaidāms, jo, ja uzliks kaut ko vieglāk, tad celiņi spēlēsies ļoti dažādi. Ir grūtāk eļas programma, tomēr tā eļas programma vairāk izlīdzinās, vairāk izspēlēsies, ātrāk mainīsies, un spēlētājiem pašiem būs arī interesantāk. Pamēģinot eļas programmu, sapratu to, ka ar uratānu es nevēlos spēlēt. Lai arī es skatos, ka varbūt daudz cilvēku tiešām atstās uz pirmo spēli un varbūt pat mēģinās divas spēles, bet zinot manu pieredzi iepriekšējo, kāda man bija ar tiem uratāniem un lielos turnīros, ņemot vērā, ka tagad ir garāka eļa un viņi ir diezgan daudz, es viņu uzreiz noliku malā. Tas bija grūti, tas nebija viegli, bet es viņu noliku malā, lai vienkārši nejauku sev galvu. Paliku pie tādām mierīgām, vidēji aktīvām bumbām, jo es tomēr gaidu, ka tie celiņi izspēlēs. Man ir arī agresīvāk bumba arsenāla, tas ir tad, ja tiešām sāks viss pludot. Tā kā es ļoti centos sagatavoties visam, un es esmu gatavs iet un mest pāri grāvi, jo rezultāti, izskatās, ka laikam tomēr būs augsts pēc tam, ka eļas programma ir diezgan grūti un diezgan ātri atverās un izspēlē. Tātad klausās praktikas var pateikt to, ka es jūtos daļai labi. Es nevaru teikt, ka es jūtos pilnībā pārnāc par savu spēli, jo bija diezgan liels arī diskomforts celiņiem. No 6 bumbām, neskaitot taisno, ir tikai 2 aptuveni, kuras man varētu palīdzēt šajā čempionātā, kuras man būs blakus, un domāju, tā arī paliks.
protams, vienmēr arī mēdz būt izņēmumi. Redzot oficiālo praktikas rezultātus un arī kā met pārējais, tas var secināt to, ka šai turnīrā, man liekas, ka nebūs ļoti augsti rezultāti, tad vienkārši neatļaus eļļa, bet mēs nevaram zināt, protams, kā viss pavērsīsies un jā. Mans mērķis šajā turnīrā ir censties pēc labāk nospēlēt katru kategoriju. Zinu to, ka noteikti komandu kategorija būs pati grūtākā, pati sarežģītākā no visām, bet es mēģināšu. Es zinu, ka mana komanda mēģinās un ies līdz galam. Mēģinās, protams, nospēlēt alaventos maz 200 vidējo. Tāds ir mans mērķis šajā turnīrā. Kādi varētu būt rezultāti un kā tu pats plāno varētu nospēlēt? Es domāju, ka es varētu pats uzmest kaut kāds 195 plus. Visdrīzāk, ja mēs skatāmies tas, kas bija praktikā, nedaudz sāka slīdēt, domāju, salīdzinot ar praktiku, bet rezultāts, domāju, priekš top 4 būs kaut 240. Man doma, ka top komandas spēlēs 220 vidējo plus. Pats es, ja godīgi, tad vairāk orientējos uz 190. Tas būtu tāds slieksnis, ko es noteikti gribētu sasniegt. Ja izdosies, būšu priecīgs, ja izdosies vairāk, būšu ļoti priecīgs. Ja būs mazāk, droši vien būšu pelnīgs. Tad kā tu domā, kā varētu citas komandas nospēlēt? Kādi būs rezultāti turnīrā? Kā jau es minēju, 240, es domāju, ka būs tā robeža, lai tiktu pie kādas no medaļām. Bet kas tur būs, es lieku liels cerības uz Čehiem. Principā tā latiņa, kā vajadzētu spēlēt, ir 210. To es arī centīšos sasniegt. Un, ideālā variantā, jā, ja gribās jau pa medaļām, tad 220. Bet to mēs redzēsim tad, kad jau cilvēks sāk spēlēt, kad pirmās maiņas nospēlēs, kādi te būs tie kopējie rezultāti, un vai būs strikefests, vai tomēr būs spērfests. Paldies! Tātad šodien mēs bijām kopā ar Petru Cimdiņu, pašreizējo Latvijas bowlinga federācijas prezidentu. Tagad mums noslēdzas pirmā maiņa, kur spēlēs Elvis Udo Dimpers un Ivars Vinters. Mēs novēlam viņiem veiksmi un ar Petru Cimdiņu mēs parunāsim rītā pēc pirmās maiņas un pēc pirmās spēles, kādas viņa domas un kā mēs darīsim tālāk. Liels paldies, Petr!